Čau visiem! Beidzot izdomāju atklāt feeder sezonu. Esmu atbraucis uz Lielupi. Mēs iešu kādas sistēmas parādīšu vispārējo. Cerams, ka kādu vimbaru noķeršu. Foršs, laiciņš mierīgs. Tikai vienīgais mīnus, kas mani baidē, tas ir, kad ārā ir -3 grādi. Bet cerams, ka būs. Tagad pulkstenis ir 12 pa dienu. Pēc kādiem 4-5 pasēdēšu. Būs, nebūs. Šodien es ķeršu uz vienu sistēmu, būs uz svinu, 2 māķiem, mormiškām, un otra būs uz barotavu. Ja māte te visu pastāstīšu, kas ko. Man ir jauni feederi, 2 gabali ar spolēm. Mēģināšu testēt, paņēmu tādu lielāku testu, līdz 150 grami no firmas Akaras feederi, 3,90 garumā. Un viņam ir tests no 90 līdz 150, 3 spicītes. Un 2 spolas šitās. Viena ir 6000, otra 5000. Uz vienas ir aukla man uztīta šitādas te feeder auklas. Uz vienas ir 0,28, uz otras ir 0,25. Viņas ir 150 metri garumā. Auklas ir tiešām labas, es esmu jau viņas testējis. Grūti pāraut, labas, tiešām labas auklas. Ko, mēģināsim jaunos kāds. Cerams, pirmajā metienā nesalūzīs. Nevajadzētu. Forši ir tas, kad uz spicītēm rakstīts, cik ir tests katrai spicītē. Kur šitai, piemēram, ir 150. Tā viņām ir uzrakstīts uz katrām. Jābūt labām. Tāds ritīgs palka. Auklis jau mājās satina, lai nav pie upes te jāķēmojās. Ko pirmais metiens ar jauno kātu. Tā. Kur es otru likšu kaut kur tur. To diezgan labi. Forši. Uzliku 90 grami svinu. Paskatīsimies, nesīs projām vai nenesīs. Tā, pirmais ir iemests. Tagad vajag otru kārtu sataisīt. No 90 grami stāv. Nenes prom. Labi. Tad varēsim likt 90 gramu otrai barotavu. Barība man vēl palika no ziemas. Jāizmanto šodien būs. Pirku šito laikam toreiz uz spēju pusi, ka brauc, tā arī palika. Šodien aizies vimbās. Vimbām vienalga kāda barība. Parādīšu sistēmu, kāda ir. Augšā griezulīts, tas trojņiks. Tad ir mormiška, garnelīte. Tad reku barotava man būs. Un apakšā vēl viens mormiška. Un domāju, ka ir jānostrādā. Tālu nemetīsim. Atdurīti jāuzliek. Tagad pēc tam vienkārši otru kātu, kur ir man svins. To mest vienkārši sanāk tā, kad upe tek uz turieni. Vienu es baroju priekšā, lai ar straumīti barību iet uz leju. Tur jau būs svina sistēma. Vajadzētu nostrādāt. Parādīšu kādas mormičkas. 6. numura un 8. numura. 6. numura ir bišķi lielāks, 8. numura ir mazāki. Āķi paši. Par saliku visādas virsū. Katru savādāku. Var saprast, uz kuras krāsas labāk ņemt. Ja ņems, protams, kaut kas.
Baigais augstums ārā. Pa kātiem arī diezgan labi kāti. Spoles ar labas. Pirmīt pamētāju, pabaroju ar barotavu. Vilkt ārā diezgan viegli. Forši lido. Mīks kaunais tāds. Pa visu inventāru, ko jūs redzat, man apkārt auklas, kātis, spoles. Varat ieiet Santas mājaslapā. Visi linki būs apakšā zem video. Izmantojot AS COPE kodu, 15% atlaidi. Kaut kāda zivs pirmā ir, bet nav liela. Viņš teica, ka tur vimbu nav apakšā. Raudiņa. Tāda smuka. O, pirmā zivs ir šogad atklāta. Peldi prom. Tāpēc jau tirina, bet nu nav tā kā vimbai tas rāviens. Ir, es atklāju sezonu. Yes! Pirmā zivs ir. Šodien labs augstumiņš jau ir. Rokas jau atsalušas, visu laiku sildi pa brīdim, bet es pirmo zivi noķēru uz jaunojiem kātiem. Tas jau priecē, ka žēl, ka nav vimba. Līdz ar to taisam konkursu. Konkursā varēs laimēt Ryobi špininga kātu. Šitais ir tas kāds, ar kuru es biju Salacā C zonā. Tur es viņu testēju vispār. Man viņam nepatika tas, ka viņam ir bišķi pa cietība liela. Man gribās bišķi mīkstāku. Līdz ar to sadarbībā ar Santas mājaslapu mēs izdomājām, ka varētu kādam no jums uzdāvināt šito kātu, izlozēt. Kātu vienreiz lietoju Salacā C zonā un viss vairāk nav viņš lietots stāv mājās. Tā, konkursa noteikumi būs tādi, kad jāpiesako man YouTube kanālam Arts Smirnovs, to, ko jūs tagad skatāties video klipu. Jāuzrakst komentārā kāds labs vārds. Nezinu, vienalga, pēc sirds patiks. Un jāpiesako Facebook profilam Sansa. Reku linku atstāšu apakšā. Tā kā ieejam apakšā, video klipā apakšā aprakstā. Atveram linkus, izdarām visus nosacījumus. Un varēs laimēt jaunu kātu. Uzliksim 80 gramīgo baroto. Man tās, ka vairāk tik lielas nevajag likti, jo 90 stāv man, tad uzlikšu 80. Zāles arī nav, mierīgs ūdens. Tikai zivju arī nav līdz ar to. 80 grami arī stāv. Tā kā var jau likt mazos. Viss normāli. Nevajag ar lielajiem siniem braukt uz upi. Jā, pagaidām, cik testēt kātus, sevi diezgan labi pierāda. Forši viegli tinās ārā, labi lido, pretestību vispār nejūt nekādu. Diezgan labi. Pa tādu summu labs pirkums sanāk. Kā vēl kādu pusstundiņu pasēdēšu. Būs jau 4. Tad arī dosies uz māju pusi. Pietiks šodien saldēties. Rītā domāju atbraukšu vēlreiz uz šejieni. Uz makšķerkārtiem atstāšu attālums, kur man stāv jau iebarotā punkti.
Tādā rītā atbrauc, tikai gan viņš pašos vietās var mest iekšā. Kaut kādas, cik man sanāk, jā, vēl 20 minūtes jāpasēž. Būšu godam pirmās 4 stundas nosēdējis pie ūdeņiem. Bet foršs laiciņš, vēja nav, nekā nav. Skaisti. Kā nākamnedēļ jau solīja plus 10 grādus, tad jau zivis paliks aktīvākas un līdz ar to arī copē jābūt labākai. Jā, šodien vēl aizbraukšu līdz Jelgavai, nopirkšu tārpus baltos. Tad rītā miksēšu baltie un garneli kaut kā testēšu, mēģināšu. Runājot par garnelēm, ko varu pastāstīt. 700 grami Jelgavā Merē. Ja es nemaldos, bija ap 7 eiro. Salīdzinājumā ar Rimī cenām. Rimī ir vienkārši kosmos. Tā kā jā, Merē vēl bija, kad es pirku. Nav vienu kātu jau novācu. Bet jāizvelk otrs. Un nekas šodien neizdevās man noķert pirmo vimbu. Bet nekas vismaz zivi noķer. Labi, tad jau jums tas prasīs pāris sekundes, man tas prasīs vairākas stundas. 1, 2, 3. Puh! Čau visiem! Esmu atkal Lielupē. Tieši tādā pašā vietā, kur vakar bija. Šodien forši, saulīt spīd. Tikai stūbi tas, ka vējš pūš no tā krasta. Ūdens no vakardienas, ko var redzēt, kā nokrities ir kaut kādi 10 centimetri. Ja tā skatās, redzēt 10 centimetri nokrities. Ja vakar šitai saliņa bija ūdenī vēl, bet jā, laicīši super. Esmu mazliet ātrāk nekā vakar. Vakar es biju ap 1, tagad ir tikai 11:30 un jau esmu pie upes. Zos slido. Forši. Mēģināsim. Šoreiz no vakardienas man ir barība līdz. Pie to pašu, kas man bija vakar, vēl vienu citu klāt iemiksēju. Nu ko, jātais makšķeres un jāmat iekšā. Šodien jābūt, saulīt spīd, tā jau būs. Es zinu, jābūt. Maz vienai jābūt. Tā kā man uz makšķeres stāv 2 āķi, 2 mormiškas. Uzliksim 80 gramu barotavu. 80 stāv, to jau vakar pārbaudījām. Tagad liksim tā uz apakšējā āķi, kas būs lejā. Tur man būs baltie ar pinkām kopā. Kaut kādas 4-5 uzlikšu. 3 baltie, 2 pinkas. Mormiška man ir ar astiņu apakšā. Augšā liksim garnelīti. Gabaliņu uz augšējā āķīša. Tā. Tagad barība. Un jāmet uz vakardienas punktiem, kuri man bija. Tā, punkti man bija. Viens uz to koku, un otrs uz otru koku. Mētam iekšā. Cik mīksti lido, forši patīkami. Vēl slodzē vajadzētu sajust kā viņš strādā. Bet lido pagaidām ideāli, forši. Ieliksim ragātku. Tā, šitā man ir 5000 spole. Viss 80 grami stāv. Ideāli, forši. Tagad jātais otra makšķere. Un jāmet tāpatām. Arī tāpatām likšu apakšā uz baltajiem pinkām, augšā uz garneli.
Es mēģināšu barot tos punktus. Tā kā barība ies uz beigām jau, tad sākšu likt virsū svinus. Tad pāriešu tikai uz vienu kāta barību. Ar tādu pašu domu, kad augšējo barošu, ar barotavu apakšā svinu, un tā, ka, lai nes traume barību, tur maisās. Tikko samet abas kātas iekšā. Tātad pats grūtākais šeit darbā ir gaidīšana. Pārliku spicīts, uzliku 90 gramīgo. Tur man liekas, man ir 120 gramīgā. Testēju vēl. Jā, runājot par konkursu, tas, kas laimēs špinninga kātu, Jelgavas apkārtnē es varu piegādāt, bet ja būs tālāk, tad vajadzēs kaut kā vienoties, vai pašiem atbraukt pakaļ vai kā, jo caur Omnivu tur sūtīt sanāk, laikam baigais sarežģījums, grūti. Labāk laikam nodot rokā būtu. Jā, tā kā piedalāmies konkursā, kur var laimēt kātu. Ieķēries. Kaut kāda zils ir. No sākuma tā kā arī tik pretojās, tad kaut kā viegli nāk. Rauda. Paskatieties, kāda rauda. Paņēmu uz baltajā. Otrs āķis aizķirās aiz auklas. Ai. Rauda visa kosta kaut kāda. Kātam tests. Paskatieties, mierīgi var turēt. Un rauda nomazām tik maziņa. Viņa kaut kāda slima sakosta. Un paņēma uz apakšējo āķi. Tāda rauda. Bet viņai otrā pusē kaut kāds kosts ir. Iedomājies, kāda līdakviņa koda vai zandars kāds. Labi, laidīsim vaļā. Paldiņa projām. Bet pirmā zivs ir jau labāks rādītājs nekā vakar. Vakar man ilgāk vajadzēja gaidīt. Rekurātās. Un aizgāja. Yes! Uz tā paša kāta, kuru vakar noķer. Tas ir slikts rādītājs. Uz otra kāta vēl neviena zivs. Labi, metam apakaļ, jāgaida vimbas. Kaut kas jau paņēma galā jau ir. Bet māzīši kaut kas. Es kamēr liku baltos klāt, pirms skatos jau tirina kāta. Un vēl lielāka rauda. Paskatieties! Paskatieties, cik liela. Nevajadzēja pirmo laist vaļā. Šit kā atbrauc vimbās. Bet, šitādas jāņem mājās. Aizdīšu kolēģim. Paskatieties, cik liela. Smuka. Yes! Pat nevajag vimbas. Lielāks. Raudas ņem lielāks nekā vimbas. Tas ir labais, man sāk patikt. Uz otras jau ņem. Mugura slāpja. Yes! Divas zivis. Ir labais. Pēc tam nosversim. Jāmet apakaļ iekšā, kamēr vēl ir. Tās zivs nav aizmukus projām. Gribēju pateikt lielu paldies Armītek galvas lukturītim par atbalstu. Jau pāris reizes esmu testējis viņu. Viņš ir diezgan spēcīgs, salīdzinām ar visiem lukturiem, kas man ir bijuši. Jo viņam ir lielāka baterija, viņam ir 5000 mahu baterija. Līdz ar to viņš visu nakti mierīgi var nospīdēt bez uzlādes. Tas man vēl patīk viņam, ka viņam ir metāla korpus, galvas lukturīts. Pateikšu, kas viņam komplektā iet līdzi. Komplektā iet papildus gumīņas, vēl 3 līdzi. Un tad āķīts, kur tu vari kabatas aizāķēt, viņš turās. Pats labākais viņam ir viss iespraud un lādē. Bet pirms lādēšanas obligāti ir jāatskruvē vaļā, jo viņš baigi uzkarst. Un vēl iet čekoliņš izstāds. Vēl viņu testēšu tikai tā normāli Daugavu, ka braukāšu pa naktīm vispārējo.
vai uz Lielpi, ka braukšu. Bet jā, nu, iespaidīgi spīd. Viņam ir vairāk režīmi. Labs, tiešām labs. Izmantojot kodu AS COPI, jūs varat saņemt 15% atlaidi. Bet tā 15% atlaidi nebūs tur uz mēnesi vai 2, viņi uz visu mūžu strādās. Tā kā droši varat mierīgi pēc gada iegādāties tādu galvas lukturīti vai citus veidus, un viņam kods strādās. Tieši tas AS COPI. Visus linkus apakšā atstāšu, kā pasūtīt, kur uzrakstīt kodu, un atlaižu vispārējo. Tā, lai ir viegli uzspiedīsiet uz linku, mājaslapa būs, otrs links būs, kur kodu ievadīt. Viss bildīties salikt smuki. Jo Fanariks tiešām labs ir. Es viņu testēju, pat Kristapam tāds ir, visiem laikam blogeriem sanāk, viņu sūta pa velti. Tā kā, jā, varat izmantot kodu AS COPI un dabūt 15% atlaidi. Kaut kādas 2 stundas jau no tām 2 raudām ir pagājuši, kopš izvilku. Vispār pat piesitienu nav bijis neviena. To raudu arī palaidu vaļā. Aizpeldēja. Bet jā, nu, cik sākums likās cerīgs, cik tagad ir viss sūdīgi. Un tas vējš vēl sāk stiprāk pūsti. Tā kā brīžiem uzpūš virsū. Tad normāli saldē. Jā, vēl pasēdēšu pusstundu. Būs, nebūs. Ja nav ko te sēdēt. Nākošais nedēļas sola jau visu nedēļas siltāka būs. Tad jau uz nedēļas beigām brīvdienām skatījās +10 grādi būs. Tad arī noteikti vimbas sanāks iekšā un būs normāli COPI. Jā, bišķi pa augstu. Man liekas, tas laika dēļ tā augstuma arī vimbas nav. Jo no sākuma kaut ko te ķēra. Šitanī vietā uznāca tas augstums un arī COPI beidzās līdz ar to. Vai tā zivs kaut kur aizgāja uz seklākām vietā, vai nu viņa kaut kur citur ielīt bedrēs, nezinu. Bet jā, nu, vismaz kādus esmu iesvētījis. Raudas smuka šodien noķēra. Vismaz viens labums. Gribējās jau kādu vimbu noķert, no. Bet tad to gribēšana ir kā parasti, kā vienmēr. Nu, COPI jau var neesmu redzējis kaut kādas 2,5 stundas. Viss jāvācās nost. Rokas atsilšas. Vējš tieši virsū sanāk pūš. Un līdz ar to baigi knaģi salst. Cik no sākuma bija COPI, pirmās 10 minūtes, tas bija ar visu. Es jau tā sapriecājos, domāju, nu tik ilgšu raudas, ar te figu. Nekās. Pa nākošo nedēļu būs plusiņi. Tā jau sāksies. Nu, man COPI iznāca tāda pati kā parasti. Ar zivīm gandrīz uz nulēm. Bet jā, nu, video vismaz būs kaut kāds. Tā, lai nav tukšā nedēļa vismaz YouTube. Pa lielam, jā, piesakojam kanālam. Uzspiežam laiku, piedalāmies konkursā. Tā jau tiekamies pēc nedēļas. Noktēt ar vimbām atkal, bet tad gan būs vimbas. Labi, visiem tā. Paldies. Laika.